parlamentārās izmeklēšanas komisija kā vienu no morāli atbildīgajiem nosaukusi Rīgas mēru Nilu Ušakovu? Es uzskatu, tā ir tāda politiska izrēķināšanās. Vai arī absolūta totāla nekompetence. Nilam Ušakovam nav svarīgi, kādu partiju viņš pārstāv. Ar būvniecības procesa, tas ir ģeoloģisko izpēti, ar skiču projektiem, ar projektēšanu, ar projektu ekspertīzi, ar projektu realizācijas uzraudzību, ar būvniecību. Viņam nav absolūti nekāda sakara, un viņam nav ne mazāko tiesību, nekādu tiesību nav. Tā ir politiska izrēķināšanās, un tas nav vairāk nekas. Un arī tai būvvaldē Rīgas, īpaši tā laika likumiem, viņiem nebija absolūti nekādu tiesību, jo ģeoloģiju veids tātad ar firmas, kurām valsts izsniedz certifikātus, pašvaldības neko tur nevar izdarīt, projektē to visas licences, visas atļaujas nevienu neizsniedz projektētājs, vai tu vari vai nevari pašvaldība, nevienam pašvaldība neko nevar atņemt. Tālāk, būvekspertīzi neveic pašvaldība, attiecīgi certificēti veic eksperti, kurus atkal valsts vārdā vai nu valsts izsniedz, vai tur kāda organizācija, bet tā nav pašvaldība. Ja? Tātad būvekspertīzi arī neveic. Ja? Un tas pārmetums, ka tur tas pašvaldības būvinspektors, kad tā teikt, nesēdēja objektā un neskatījās katru skrūves, priekš tam jau ir certificēts būvu uzraugs, kuram certifikāciju izsniedz valsts. Vai nu pati, vai kādu ir deleģējis. Pašvaldībai nav nekādu tur tiesību. Mēs nevaram, piemēram, mums ir bijuši gadījumi, ka nekvalitīvi veids kaut kādus darbus vai projekts. Mēs neko nevaram darīt, mēs varam tikai sūdzēties, viss. Mēs neko nevaram darīt. Mums nav pašvaldībai nav nekādu tiesību, ne īpaši tādu. Tagad vēl kaut kādas mazliet lielākas tiesības ir. Bet ja kāds neprofesionāli kaut ko izprojektē, var prasīt tad, ja pašvaldībai būtu tiesības un pienākums veikt būvprojektu ekspertīzi. Bet tad, ja būs divi eksperti, un tad jau kāds aparāts te jādara, un pieši kam vajadzīgas divas paralēlas struktūras, tas nav vajadzīgs. Visiem jāatbild par savu darbu konkrēti. Tā kā tas absolūti diskreditē šīs Saimas komisijas darbu, ja? Pilnīgi diskreditē. Un uzprasiet, ja jūs neticat man, uzprasiet jebkuram te profesionālam cilvēkam, kas mums ir, vai no Artūras pilsētas būvniecības nodaļā strādā, vai būvinspekcijā strādā, jeb Ventspilī, jums visi pateiks, ka pašvaldības vadītājiem un Artūras pilsētas būvniecības nodaļām būvvaldē ar to nav nekāda sakara, viņiem nekādu tiesību kaut ko veikt, lai novērstu tāda veida neprofesionālu, noziedzīgi paviršu darbību nav, vienkārši nav. Tā ir izveidota sistēma. Jo pie mums atnāk ar ideju, mēs vai nu ar ideju, un teiksim, ka te var būvēt veikalu, labi, bet kā izprojektēs projektētājs, kādi leņķi un kādas slodzes un ko tur var darīt uz tā jumta vai ko tur nevar darīt, to pašvaldība nenosaka. To nenosaka. Un ja jūs tagad iesiet pa veikalu, kā te jūs varat pārbaudīt, cik viņš tur nespēja un tā skrūve, vai ir pareizs metāls vai nepareizs metāls. Metāls arī ļoti dažāds ir. Vai es tagad sēžu uz krēsla? Nu ko, es nokritīšu. Nu kas pašvaldība pārbaudīs, no kāda metāla tā kāju uztaisīt? Vai nav no šitā, no sērkociņiem, ja? Nu tak nē. Tas ir pilnīgi nepieļaujami. Un ar to Saima diskreditē sevi. Nedrīkst pieļaut tādu situāciju, ka politiķi, lai izmanto tāda veida komisijas, lai izrēķināties ar saviem politiskajiem konkurentiem. Pilnīgi. Tie cilvēki, kas tā balso, viņi faktiski ir staļinisti. Ja? Kad, ja tu neesi manā partijā, tad tu esi noziedznieks. Tā jau tā pieeja ir. Ja? Tā jau tā pieeja ir.
Un, protams, vienkārši cilvēkiem jau grūti saprast, kas te pa ko atbild. Loģiski, ka viņi nezin, vai ne? Un kā, liels priekšnieks, kā droši vien, ka atbild. Ventspils, kā Lembergs neatbild. Bet tad jau jāatbild arī pa visām avārijām, kas notiek uz ielām, kas ir pašvaldības ielas. Tur notiek visu laiku avārijas. Ko tam man darīt tagad? Ja kāds brauc piedzēries, priekš tam ir valsts ceļu policija, lūdzu, kontrolēt, tā ir viņa funkcija. Pareizi? Katram visi pienākumi, pēc tā arī jāskatās, kāda ir tiesības un kāds ir pienākumi. Ja? Tā kā, kauns un negods. Es nezinu, kas tur kā balsoja, bet tas ir pilnīgi kauns un negods. Ja? Un es pilnīgi abstrakējos, ka tagad Ušakovs ir, teiksim, tur saskaņas vai kāds tur partijas biedrs. Tam nav nekāda nozīme. Viņam nebija nekādu tiesību un nekādu pienākumu. Viņš neko tur nevar ietekmēt. Pilnīgi, galīgi neko. Punkts. Par atbildības uzņemšanos, vai kam jāuzņemās atbildība par Citadeles darījumu? Tie, kas pieņēma lēmumu. Protams, ka tie, kas pieņēma lēmumu, tur tā lieta gan skaidra visi ir, ja? Tur var strīdēties par to, vai valsts zaudēja 150 miljonus, vai 200 miljonus, vai 250 miljonus. Par to gan var strīdēties, ja? Bet tas, ka tas ir 100 un vairāk miljonu, par to strīda nav. Ja? Ja vismaz tā komisija no tās starpības palika Latvijā un kāds uzbūvēja smuku māju, 1, 2, 3 un maksā visus nodokļus, tā jau slikti, bet nekas traģisks. Sliktāk jau, ja naudu saņēma un Spānijā uzbūvēja. Tas ir noziegums. Jā, vai tur nezinu, šeit salās.